Latvijā nevar nopelnīt tādu naudu, kā piemēram Londonā. Vai citur ārzemēs strādājot, kā Zviedrijā, Norvēģijā. Bet Latvijā līdz šim brīdim vēl drusku diskriminē tos cilvēkus. Pirmos mēnešus samaksā tā kā normāli, un pēc tam sāk cenas tā kā. After we joined European Union, borders have been opening increasingly, so people could move from one country to another, and they can choose to move from the place where they do not live so well to the place where they can live and work a little bit better. Вот у меня там в море человек ходил, потом он в Англию, все равно все здесь возвращаются. Как бы не знаю, там, в общем, по заработку там то же самое, что и здесь. Там просто зарабатываешь больше там по цифрам, а проживание дороже то же самое. I think this will be the most stressful time for our administration, for our government, but I do not see much possibilities how to change it in a quicker period of time. Ситуация обострилась в последние годы, но она обострилась в стране с оттоком трудовых ресурсов на запад, в основном в Ирландию. Но чем-то помогло это немножко нам в том, что бизнес стал больше интересоваться возможностью использовать осужденных в тюрьмах. Pasūtītāji, protams, ka zina, mēs arī katru pasūtītāju informējam, ka tas tiek ražots ieslodzījuma vietās, bet pasūtītājiem pārsvarā tas tā nav nekāda problēma. Viņus interesē galvenais kvalitāte. Un kvalitātes prasības pret mums ir tieši tādas pašas kā pret jebkuru uzņēmumu.